Sensenos laikos pilsētā Zemūdene ceļi bija pavisam mazi, putekļaini, nesakopti un nedroši. Gan lieli, gan mazi brauca un gāja, kā vien ienāca prātā. Cilvēki mēdza apmaldīties starp mašīnu pūļiem un katru dienu guva smagas traumas. Neviens pilsētas iedzīvotājs nezināja, kad var šķērsot ielu, kad mašīnai jāpalaiž gājēji. Uz ceļiem valdīja liela nekārtība un atgadījās visādi pārpratumi. Kādam vajadzēja rīkoties, lai pilsētas iedzīvotāju pārvietošanos padarītu drošāku. Pilsētas gudrākajam astoņkājam vārdā Toms tas šķita ļoti satraucoši. Viņš nostājās pie loga un savā koniskajā galvā sāka grozīt domas. Man jāizdomā ceļu satiksmes noteikumi, Toms prātoja. Lai ieviestu kārtību, Toms ķērās pie darba un sāka rakstīt noteikumus un gatavot ceļazīmes. Kad noteikumi bija izdomāti un ceļazīmes uzzīmētas, astoņkājs devās uz noliktavu, lai atrastu stiprus, izturīgus un piemērotus metāla stabus ceļazīmēm stop, dodiet ceļu, iebraukt aizliegts, uzmanību bērni, vienvirziena ceļš, gājēju pāreja. Ceļā apzinīgais Toms satika vieglprātīgo un palaidnīgo krabīti Fredi. Krabītis jautāja, kam tev nepieciešami metāla stabi? Lai mūsu pilsētā ieviestu kārtību uz ielām. Astoņkājs Fredim atbildēja. Mani gan tas neinteresē. Čāpo tālāk, atcirta Fredis. Pēkšņi Toms iebļāvās. Malā, mašīna brauc! Kopā iesaucās Toms un Fredis. Nebaidies, es taču apstājos! Smalkā balstiņā ķiķināja rozā mašīnīte Lotte, lai gan bija uzbraukusi uz trotuāra, kur sarunājās astoņkājs un krabītis. Pēc redzētā astoņkājs kļuva steidzīgs un norūpējies. Viņš svīda un mazliet raustīja valodu. Astoņkājs Toms pēc Lotes pārgalvības saprata, ka jārīkojas ļoti ātri. Jāturpina iesāktais darbs pie drošības noteikuma izstrādes pilsētā Zemūdene. Kad ceļu satiksmes noteikumi bija izstrādāti un ceļu zīmes izgatavotas, Toms publicēja noteikumus pilsētas mājaslapā, lai ar tiem varētu iepazīties pilsētas ļaudis. Bet ceļa zīmes uzstādīja, kur nepieciešams. Stop, zīmes vietās, kur jāapstājas, uzmanību bērni, pie skolām un bērnu dārziem, luksuforas pie krustojumiem, gājēji pāreja, pie uzzīmētām zebru strīpām. Toms vēlreiz satika palaidnīgo Fredi un sāka tam skaidrot satiksmes noteikumus. Astoņkājs dažu brīdi aizrāvās un Fredim vienlaicīgi rādīja gan ceļazīmes, gan skaidroja noteikumus, bet Fredis aizrautīgi klausījās, jo drošība uz ceļa viņu interesēja. Fredis kļuva par apzinīgu satiksmes dalībnieku. Zemūdens iedzīvotāji priecājās gan par izstrādātajiem noteikumiem, gan par jaunajām ceļazīmēm, jo viņiem bija apnikusi nedrošība, kura ikdienā pārņēma ļaužu prātus. Pilsētā iestājās ilgs miera periods. Zemūdens iedzīvotāji saprata, kā pilsētā pārvietoties gājējiem un autobraucējiem, lai neviens netiktu pakļauts briesmām. Saprata, ka drošība ir viens no galvenajiem uzvedības pamata noteikumiem. Astoņkājs Toms bija paveicis vērtīgu darbu. Reiz stāvot pie loga un dzerot tēju, Astoņkājs pamanīja, cik pieklājīgi krustojumā rozā mašīnīte Lotte palaida gājējus. Toms pamanīja arī Fredi, kurš apzinīgi pie gājēju pārējas pārliecinājās par drošību pirms šķērsoja ceļu. Arī citi pilsētas iedzīvotāji ievēroja noteikumus. Astoņkājs Toms atlaidās šūpuļkrēslā un pirms iemiga klusi nobubināja pie sevis stop zīme.